ekspertu nezinātājiem ieskaitot. Man varbūt tu minēji ekonomiskā ietekme, tas arī parādās. 83 miljonu kopējais pasākums. Tā nav peļņa. Mēs gribētu, lai tā būtu peļņa. Tas ir apgrozījums, tā ir visa kopējā naudiņa, kas parādās saistībā ar šo projektu. Paskaidrojiet vārdiņu ekonomiskā ietekme. Ekonomiskā ietekme tas būtu tā, kopējie tēriņi pasākumu laikā. Jo organizatoru puses mēs analizējam pēc būtības viņu tēriņus. No viesiem mēs analizējam viņu tēriņus. Tad visu iesaistīto pušu tēriņu. Tieši tā, iesaistīto pušu tēriņu Latvijā. Tas ir apgrozījums, kā Rolands arī teica. Okay, vienkāršā valodā runājot. Labi. Un šeit, noteikti mēs par katru no punktiņiem atskatīsimies atsevišķi, un arī tā ieskicējot kopumā par savu pētījumu metodiku. Varbūt arī tā vienkārši paskaidrojot, kā līdz šiem skaitļiem nonāca, par cik ticamiem tu pats viņus uzskati, vai par mums viņiem ir kādi šaubu faktori, vai tam līdzīgi, vai nejaušības faktori. Varbūt nedaudz vienkārši ieskicēt to kopējo. Jo pētījumu pasūtītājs ir Basketbola savienība. Tas mums arī svarīgi jāpasaka šeit. Tieši tā, ir skaidrs, ka pētījums tomēr ir analītisks darbs un liela daļa no pozīcijām, ko mēs varam noteikt, mēs vienmēr meklēsim datus, cik vien viņi ir iespējami. Analizējam liels Excel sheets ar biļešu tirdzniecības datiem, akreditāciju datiem, Basketbola savienības budžets, skatāmies plānotos pret faktiskajiem, kur mēs ejam pāri, kā eksperti ejam pāri. Un skaidrs, ka ārvalstu viesu ietekmi vēlējāmies strādāt īstenībā ar specifiskiem datiem, kas mūsdienās sāk jau piemēram karšu norēķinu datiem, bet tādus datus pašlaik valsts nav gatava nodrošināt. Tāpēc, tā ir datu aizsardzība, viss šis stāsts? Tur ir gan datu aizsardzība, ambīcijas un, tāds. Kā ambīcijas? Ja mēs tiešām tiem sporta pasākumiem dodam naudu, mēs varētu arī būt gatavi samaksāt par datiem no valsts puses. Jo tā ir viena lieta, ka tādus datus es gribu iegūt, un kaut kas pilnīgi cits ir, ja to grib iegūt kādu no valsts institūcijām. Jo viņi tomēr var pieprasīt tos datus, viņš vienkārši varētu apstīties un dot savu vērtējumu par tiem datiem, kā karšu norēķina dati, telekomunikāciju dati un tam līdzīgi. Jo es esmu tādām lietām jau strādājis daudzus gadus vispār sporta pasākumiem, bet tieši, ja mēs gribētu analizēt datus, cik mūsdienās visiem ir telefons līdzi. Es varētu arī noteikt, cik ārvalstu apmeklētāji ir ieradušies Latvijas valstī un izmanto ārvalstu simkartes pieslēgums vispār, jo to īstenībā diezgan viegli viņi var redzēt. Tāds datus nedod. Karšu norēķina datus, jo tad mēs varētu diezgan precīzi redzēt, cik tad tas viens cilvēks to karti ir atstājis uz vietas. Ir skaidrs, ka tie dati nav pieejami, mēs ejam, ko arī visi, bet tā jau ir next level, ko Eiropā pat neanalizē. Amerikā tās datus arī vēl neesmu redzējis vienu pētījumu, ko tam līdzīgi analizētu. Tā kā tas būtu ļoti forši, ka mēs to nākotnē varētu darīt, bet tas mūsdienu, tā metodika ir. Eurostat dati ir, kā aprēķinā pasaules OECD vadlīnijas ar to nosaka. Mēs pēc viņām diezgan sekojam. Un, protams, mēs veicam izvērstu pasākumu anketēšanu. Tur, kur ir, protams, daudzās anketās, ko mēs redzam pa TV ekrāniem, tur ir aptaujāti 1000 cilvēku vai pat drusku zem. Mēs tomēr aptaujājām vairāk par 1700 cilvēkiem. Tie ir fiziski aptaujāti apmeklētāji uz vietas, arēnā. Aptaujāti cilvēku uz vietas ar komandu, kas ir tiešām apmācīti, kā to darīt. Jo tos tēriņus no tiem ārzemniekiem nav tik viegli arī iegūt. Kad tu nāc cilvēkam jautāt, cik tu tērē. Cik iztērējuši basketbola spēles laikā. Un daži vēl pat nezin, cik ir iztērējuši. Tā kā tur arī ir no cilvēkiem tiešām jāstrādā. Un tur īstenībā ļoti specifiski strādā ar savu komandu, lai viņi būtu atsaucīgi, komunikabli un gribētu ar viņiem runāt. Un tāpēc skaidrs, ka bieži vien aptaujātā cilvēku skaits ir daudz lielāks, bet līdz ko nonāk pie ekonomiskās sadaļas, ja viņi to neatbild, tad neuzspiežamies visiem, bet skaidrs, ka mēs arī vairākas aprēķinu metodas, jo mēs sākām to, ka nevis jautāt vienkārši tēriņus pa dienu, bet cik tad tu kopā? Ko darīt ceļojumā? Cik jūs cilvēki atbraucāt? Cik dienas palikāt? Cik spēles apmeklēsiet? Un kāds tad jums ir tās izmaksas pozīcijas pa visu pasākumu laiku?
Bija kāds jautājums arī par ko jūs apmeklēsiet ārpus basketbola. Arī šis stāsts, jo šis ir arī mums izskanējis raidījumā citās tematikās, vai ne par to valsts popularizēšanu, nu, tad vai kāds aiziet uz zooloģisko dārzu, vai kāds aizbrauc uz brīvdabas muzeju un tam līdzīgi, vai nebija anketās tādi jautājumi? Šim pasākumam mēs tādu pieņēmām, mēs esam citos pasākumos tādas lietas jautājuši. Ierasti, visbiežāk. Ierasti, viņus, protams, atšķirībā no publikas, bet ļoti bieži parādās, ja vācieši apnūts, vairāk jāstāsta ir uz kādu publiku. Vācieši šādi brauc dzert kaut kur noteikti. Nē, viņi vairāk brauc uz visu kaut kādām teātra izrādēm un tam līdzīgi. Skaidrs, ka viņi arī tendēti labi paēst, skandināvu turisti arī ļoti, viņiem ir ievērojami augstāki tēriņi, ko vienmēr novērot uz restorāniem un tam līdzīgi. Pie dabas brauc arī vācieši brauc pie dabas skatīties un tam līdzīgi, bet tur arī jāstāsta, kāds ir tas, pirmkārt, gadlaiks, kad pasākums notiek, vai tā ir vasara vai ziema, bet šis jau tomēr tāds turismu otra puse. Bet no Eirobasketu faniem mēs pamatā sapratām, ka viņa galvenā ietekme, mēs arī jautājām, vai tas ir primārais iemesls, kāpēc viņi ir atbraukuši. Un, 98% pateica, ka viņi brauc šeit Eirobasketu dēļ, un īstenībā, pēc tam, ko viņi gribēja, daudz palika fanzonā, skatīties nākamās spēles un tad doties uz centru. Ko viņi citu darīja bez Eirobasketu? Fanzona un tomēr burvīgā vecrīga un tam līdzīgi. Okay, tad tās aktivitātes samērā ar to basketbolu saistītas krietni. Tieši tā, tas ir primārais iemesls, kāpēc viņi atbraukuši. Viņi pa ceļām igauņi un lietuvieši, kas, ja pārējie fani tomēr ieradās primāri ar lidmašīnām, igauņi un lietuvieši tomēr tie, kas brauc pa ceļām, viņi varbūt, protams, arī reģionos bija gan restorāns izmantojuši, gan tam līdzīgi. Tā kā tur arī ietekmi ir pa tām, Ko jūs izpētījāt lietuvieši, igauņi? Cik daudz nakšņoja, cik daudz devās mājā šis stāsts, ja mēs par līdzstājiem? Jā, jo tas ir ļoti svarīgs faktors, kas jāņem vērā, kāpēc ir jāanalizē, cik dienas vispār tie ārvalstu viesi paliek. Jo tu nevari vienkārši biļešu datus vienkārši attiecināt par kaut kādiem rādītājiem, bet jāstāsta, cik tie fani, cik spēles apmeklē. Jo tieši igauņu gadījumā 10% no igauņiem devās atpakaļ uz Igauniju, un tad attiecīgi brauc atpakaļ uz spēlēm vai kā. Bet lietuviešiem nav liela vienkārši, pavisam vienkārši. Igauniem tomēr daudz lielāks, lietuviešiem tas ir izteikti. Lietuviešiem 30, nepateikšu, cik 30%, bet tomēr 30% brauc atpakaļ uz Lietuvu. Trešā daļa, jā? Tieši tā, jo viņi jau, daudz ir atbraucis, īpaši, ja lietuvieši, protams, būtu braukuši uz grupu turnīru, tas būtu kaut kas cits. Ja tu brauc kā fans uz spēli, vinnēsi vai vēl kā, tas to arī tā drusku grūti pateikt. Bet tā ir ļoti, tā ir tāda specifika, kas ir jāņem vērā, bet skaidrs, bet viņa ietekme nebija īstenībā nemazāk. Viņi brauca, viņi tie vidēji dienas tēriņi, labi, viņiem nav pa naktsmītnēm, dažas citas izmaksas pozīcijas arī mēs neanalizējam, bet viņi tomēr, brauc visi, ēda Latvijā, iepirkās Latvijā un labu laiku pavadīja. Viņi jau bija no rīta līdz vakaram šeit, jo tomēr ekonomika sildīja. Jā. Kurš ir, teiksim tā, no Latvijas ekonomikas visizdevīgākais basketbola līdzstājs no kuras valsts? Visizdevīgākais? Kurš tev visvairāk atstāja un iztērē? Vislabākais ir tas, kurš visilgāk uzturs pasākumā. Tāpēc noteikti, kad lielākā ietekme bija, teiksim tā, es jau beidzos teikt, ka Somijas, bet ja mēs skatāmies tā no datiem, jo vidējie tēriņi ceļojumā vienam ārvalstu viesim, ir tā pastāst tīri vidēji, cik viņš kopumā uz ceļojumu iztērē. Tie bija 1100 eiro. Grieķu līdzjutēji, protams, Turcijas, īpaši, jo tie bija tie, kas brauc uz finālu. Beigās uz to fināla fāzi, tāpēc tur noteikti brauca daudz, teiksim tā, aktīvāka publika. Jo uz grupu turnīru, protams, brauc igauņi bija, viņus varēja just, tie, kas bija Rīgā, viņi visi redzēja, kā tiešām tie igauņi fani šeit bija. Viņi brauca ģimenēm, kolēģiem, bērniem, visiem pārējiem. Tā kā varbūt viņi tā tēriņi bija mazāk, bet tie, kas tieši brauc uz finālu turnīru, īpaši turku pienesums tieši pastāst tos turkus, kas bija uz grupas turnīru par tiem turkiem, faniem, kas bija atbraukuši uz finālu turnīru, viņiem bija gandrīz 2 reizes lielāki tēriņi, ja tā skatās. Tāpēc īstenībā tie prominentie finālu turnīri un visi tādi pasākumi ir speciāli uz viņiem jāpievērš uzmanību, jo viņi tieši piesaista aktīvāko un naudas spējīgāko publiku, ja tā teiksim.